Šodien turpinām remontu šādai te biznesa klases mašīnai. Bremžu diski pasūtīti. Zobsiksnis samainīt, jāsamaina eļļa. Bet ir viena cita niansīte tāda, ko gribēju izstāstīt. Te ir 2-litrīgas benzīnīgas gāze. Jā, viss strādā, viss. Mašīna nostāvējas un sāka klients sūdzēties. Un arī man tušgaitā slāps nost. Nav jaudas un vēl visādi brīnumi. Jā, uzlikām jaunus ģeneratora skriemelītis, sīkstņas, viss. Un sāka kustināties un ko pievērsiet uzmanību? Vakuma šļaukām. Rekur viens gals karājās. Rekur otrs gals karājās. Tā, te kaut kur apakšā es nesāku kustināt, ieraudzīju. Tad paņemam te nost. Rekur ir štuceris. Tur arī nav. Tā, kur jāsmeklē. Gals ir vakumi. Rekur vakuma šļauciņa iet. Jā. Ne, tad. Tā. Te aizmugurē ir degvielas reilam spiediena regulators un reku augšpusē ir noieplūdes kolektora štucerim. Šļauceņas nav. Nu tā tad jāsaved ļoti labi. Vecām mašīnām ir vakums sistēmas schēma. Nav nekas jādomā. Sadzīsim visus galus rokā. Izmantoju šāda te tipa. Šī gluži silikona vakuma truba speciāla. Nu, šitā ir 5 mm, kur man vajadzēs. Un šeit ir tāda 3 mm. Šeit ir labums tas, ka viņa ir ļoti elastīga. Ja? Viņu bišķiņu uzsilda, ja? Viņu var līdz pat 6 mm štucerim uzvilkt. Visu ļoti elastīga. Vairākus gadus jau lietoju. Kam interesē, tai pašā interkārā pie LPG sistēmām skatāties vakuma sistēmas, ja? Viņas var nopirkt. Dažādiem, bet šī ir visforšākā. Ja. Šī te ir druskus cietāka, viņa diemants resnāks, bet tā ir ļoti izturīga. Ja. Taisni vakumam domās, nevis degvielai, bet taisni vakumam. Ja. Nu, un šī tāda ir ļoti elastīga, ka var, kad esmu tas kaut universāli izmantot. Esmu izmantojis arī, nu, teiksim, kaut kādu degvielas, gluži nē, bet, nu kaut kādiem palīgi līdzem logu šķidrumu savienojumu vietām, ja, viņa arī nelūst. Nu ko, mēģinām to visu saliktēt kopā un tā jau redzēs, kā tas viss darbosies. Nu tā, pirms tā tad izskatās ļoti feinti silikoniņi, ja. Tad šeit arī mainām, bet pirms liekam visu sistēmu, pārbaudām ar pistoli, vai mums tur vakumu, ja, pa posmiem. Šis posms mums ir darba kārtībā, ja. Tā pārbaudīsim visu sistēmu, visus devējus un visas noplūdes. Savādāk nebūs tam visam darbam jēgas. Tā, un labi, ka paņēmu manometru. Šī te trubā, tātad vārsts, kas atbild mums pa ziema vasara klapi, ir bojāts. Ja, tad pumpējam, cik gribam. Tad tur ir noplūde. Patreizajā momentā aiztaisam ciet to posmu. Un tātad skaidrs, ka tur bijusi jau seni gaisa sūkšana klāt ieplūdes kolektorā. Un loģiski, ka motors tušgaitā jau nedarbojas. Tātad vienu posmu atradām. Nu, ejam tālāk. Nu, ko rūc? Jāsamaina eļļa un jāsamita neizpūtējs. Vārsts. Kompensators čaksina, bet nu cerēsim, ka pēc jaunas eļļas maiņas aizies atkal vietā. Mašīna visu ziemu ir nostāvējusi.